Nezinātājiem šie visi 3 motocikli izskatās pilnīgi vienādi, un īsti nav skaidrs, kuru tad no viņiem ar kādu kategoriju īsti drīkst vadīt. Es jums ņemšu un pastāstīšu. Sāksim mēs ar šo te. Šis mums ir 125, un šī ir A1 kategorija. Ar A1 kategoriju drīkst braukt ar moci, kuram nav vairāk par 125 kubiem un kuram nav vairāk par 15 zirgspēkiem. Un eksāmenu uz tādu var nokārtot sākot no 16 gadiem. Tālāk mums jau ir A2 kategorijas mocis. Šis konkrētais ir 500. Patiesībā A2 kategorijai nav nekāda sakara ar motociklu kubatūru, bet ir viena nianse. Mocis nedrīkst būt jaudīgāks par 35 kW, kas ir pilnīgi tas pats, kas 50 zirgspēki. Eksāmenu uz šādu moci var nolikt sākot no 18 gadiem. Un visbeidzot mēs esam nonākuši līdz lielajam A, tātad vienkārši A kategorijai. Tātad šis konkrētais mums ir 650, bet A kategorijai nav nekāda ierobežojuma ne uz motoru tilpumu, ne arī uz jaudu. Lai nokārtotu A kategoriju bez nekādiem ierobežojumiem, tev ir jābūt 24 gadus vecam. Bet ir viena maza nianse. Ja tu ļoti gribi braukt ar lielo moci, tad atceries, ja tu 18 gados nokārto A2 kategoriju, tad pēc 2 gadu stāžu sasniegšanas, nokārtojot vēlreiz braukšanas eksāmenu un apmainot apliecību, tu varēsi jau 20 gados ņemt un braukt ar lielo A kategorijas moci.